Tātad visas tās tēmas, kas mums ir, viņas te aprakstītas, it kā nav ļoti daudz jautājumu, bet no katra jautājuma izauga citi jautājumi, un tāpēc es saku, tā runāšana, es domāju, ka viņa mums būs pilnvērtīga, ilga. Darba laika kalendārs. Algas grāmatvedim jāstrādā ne tikai ar vienu tabulu, ne tikai ar vieniem cipariņiem, bet veselai čupai jābūt pie rokas. Ir tādi gadījumi, kur cilvēks nav apdrošināts, piemēram, maternitātes un slimības apdrošināšanai. Es atceros, ka vairākus gadus atpakaļ, kad man jautāja, vai nekustamā īpašuma apsaimniekotājs saņems to maternitātes un slimības pabalstu. Es pilnīgi pārliecināta, ja viņš maksā sociālās iemaksas, tā jau, protams, viņš saņems. Izrādās nē. Ja mēs ielienam tajos noteikumos, viņi strukturāli atkārtojās visi pēc kārtas, pēc vienas schēmas, dažreiz kaut kas parādās vēl papildus, bet tas, kas jums vajadzīgs, to jūs visu varat atrast, un ja jūs atradīsiet to nekustamā īpašuma apsaimniekotāju, jūs atradīsiet, ka viņš nav apdrošināts maternitātes un slimības gadījumiem. 10 kalendāra dienas, un bija uzsverts, kad apmaksājam darba dienas. Kā tad tu apmaksās darba dienas, kad nevar zināt, kā tas tēvs strādā, jo vairāk viņš var strādāt 2 darba vietās, un līdz ar to aprēķina sistēmā, visā tā mašīnā, tā teiksim, EDS-ā, viņš ir balstīts uz kalendāra dienām. Kā mums pāriet uz darba dienām? Ļoti vienkārši. Kā tiek noteikts tas uzkrājums, cik pa katru mēnesi, ja? Tāpēc es saku, ja kāds jūs pārliecinās un jūs pārņemat to pārliecību, lūdzu, rīkojieties, bet esiet gatavi aizstāvēt savu viedokli. Ja likumā nav pateikts savādāk, jūs varat izvēlēties to, kas jums vairāk ir pieņemams. Pat cik es esmu darba ņēmējs, es maksāju nodokļus no algas, un no tās algas, kā es jums sākumā teicu, senioriem, ne senioriem, bet šiem tie, kas nav tai otrajā pensijas līmenī, 20% aiziet uz pensijas kapitālu. Tātad pensijas kapitāls man pieaug, un es atsevišķi sniedzu prasību, lai man pārreikina pensiju, tāpēc, ka man pieauga pensijas kapitāls.